Jau 60 gadus Rēzeknes novada Rikavas pagasta vizītkarte ir etnogrāfiskais ansamblis Rikava, kā dziesmotie priekšnesumi aizkustinājuši skatītājus gan Latvijā, gan ārzemēs. Jau kopš ansambļa pirmsākumiem rikavieši pēta latgales tautas tradīcijas, lai pēc tam tās izspēlētu atraktīvos etnogrāfiskajos uzvedumos, piemēram, Kristobas, Večerinka, Rudzu tolka un citos. Kā atzīst dalībnieki, viena no uzvedumu veiksmes atslēgām ir precīzs un saskaņots vizuālais tēls. Tī tautu tārpi, kas mums bija, tī bija šūti vēl, tad, kad bija Padomju Saimniecība komjaunīts, tas jau bija, to laika, apmēram šobrīd 40 gadus atpakaļ. Ja, un jī, protams, bija saudzējamies, jūs saglaboti bija, bet, mainījās paudzis, un tautu tārpi arī nuzalītojās, un mums bija napīcīšams sašot jaunus. Un ar projekta palīdzību, pirmo projektu mēs uzrakstējam, un arī sajēmam atbalstu un sašuvam kolektīvam tautu tārpus. Etnogrāfiskais ansamblis var lepoties nevien ar jauniem tērpiem, bet arī ar pavisam nesen darinātiem mūzikas instrumentiem un koka traukiem, kas sagādāti īstenojot vēl vienu projektu ar Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu. Lai gan projektu sagatavošana prasījusi daudz laika un darba, tomēr veiksmīgais gala rezultāts atsvēris visas pūles. Protams, darba bija ļoti daudz. Darba bija daudz un dažādas piņķerīgas lītas visādas, kurus tu nezini un kurus ir joizamoca un joportājas, un es cik reižu dokumenti, visādas tādas. Bet katrā ziņā tie ir arī pieredze. To nav jozabēstās, vienkārši jostrodāja. Tas viss, kas ir projektos realizēts, tas ir ļoti vajadzīgs, un es domāju, ka, arī nokušos paudzes, kas noks to varēs novērtēt to, ko mēs esam izdarījuši. Etnogrāfiskā ansambļa aktīvo darbošanos un iesaistīšanos projektos novērtējusi arī Rikavas pagasta pārvalde, kas uz 60 gadu jubileju kolektīvam uzdāvinājusi telpu remontu, kur izveidota folkloras materiālu krātuve, sanākšanas vieta un pat neliela ekspozīcija. Ļoti patīk. Skaista, mojēga, tāda mūsu uztaba brēņišķēga. I cīmiņus nav kauns uzņemt. Pašam sirdi silda. Jā. Tautas tradīciju kopēju vidū rikavieši tiek dēvēti par folkloras teātri, jo viņi parāda gan latgaliešu nemateriālo kultūru, tostarp dziesmas, dejas un rotaļas, gan arī materiālās kultūras vērtības, kā piemēram apģērbu, sadzīves priekšmetus un darba rīkus. Tikmēr kaimiņu kolektīvi Rikavu slavē par saliedētību un ģimeniskumu, kas staro no ansambļa. Šogad palika 20 gadi, kā es darbojos Rikavas ansamblī, no 1994. gada es esmu itē. Muna sīva jau labu laiku pirms manis jau nozadarbojas ansamblī. I dēls īt ansamblī, kā es saka, vēl pirms dzimšanas jau bija ansamblī, i kopš dzimšanas jis faktiski ir mūsu kolektīva biedrs. Mēs viens otram palīdzam un ar labsirdību tādu nav, kas tī labāks par citiem nav un tādu. Mēs visi tādi. Visi vienādi esam, kaut kas kūpējis mūs saista, tāpēc mēs tā viens jūtra pīzavalkamies. Un cīņa pret vecākiem, cīņa pret jūs godiem, pret jūs zinošanam, jo mēs jau daudz ko nezinām. Tas, kas ir bijis kādreiz mūsu. Kaut ko zinām, kaut ko atceramies. Jauni arī mocos, jauni daudz arī. Cikam ir tāpat izvītas, pazadarbojas, tad jau aiziet toļāk, bet neaizmirst tomēr. 60. jubilejas gadā rikavieši jūtas iedvesmoti un enerģijas pārpilni. Kolektīvs plāno īstenot arvien jaunas idejas, lai papildinātu tradicionālā mantojuma krājumus, veidotu saistošus uzvedumus un galvenais saglabātu latgaliešu gara neizsmeļamās bagātības.